Sveiks, mani sauc Natālija. Kā sauc tevi? Thank you, Jesus! Cik es zinu, jūs gaidat katru nākamo paldies Jēzu ar nepacietību, un es zinu, ka jūs pilnīgi visi mūs mīlat. Thank you, Jesus! Igaunijas jaunā prezidenta Kerste Kaljulaide stājusies valsts amatā. Viņa deva parlamentā zvērestu. Viņa ir pirmā sieviete, kas kļuvusi par Igaunijas prezidenti. Beidzot, arī Igaunijā prezidenta ir sieviete. Ņemot vērā, ka arī Lietuvā prezidenta ir sieviete, daļa grībauskaita tiekoties Baltijas valstu līderiem, laikam mūsu prezidentam Raimonda Vējoni nebūs diezko interesanti. Oh my god, this Kylie Jenner lip kit is so fabulous! I know, right? It was so cheap! Girl! Check out my wig! Oh my god, it's a wig? I didn't know that! Ja vien Latvijā būtu prezidenta sieviete, vienlīdzīgas tiesības, feminisms, neatkarīgas un stipras sievietes šai valstī. Bet kas gan mums varētu būt prezidente? Fū, Solita! Tavs laiks ir beidzies. TVNet ziņo, ka Igaunijas prezidenta Latvijas mēdījos ir parādījusies arī agrāk. 1986. gadā laikrakstā Latvijas jaunatne. Varbūt viņa ir latviešu spiegs? Mums jau Krievijā ir savs spiegs. Mana slepenā misija Krievijā ir radīta traģiski slikta mūzika un, protams, veicināt sliktas popmūzikas izpausmi šajā valstī. Kas gan varētu būt mūsu spiegs Lietuvā? Atvainojiet, man ir vilciens uz Viļņu. Thank you, Jesus! Viens no itāļu mafijas bosiem aiz skapja slēpies 5 gadus. Itālijas policija ir aizturējusi mafijas galvu, kurš ir slēpies istabas slepenajā daļā, kas ir atradusies aiz skapja. Tā ziņo Reuters. 54 gadus vecais Antonio Pelle uzskatāms par vienu no bīstamākajiem Itālijas noziedzniekiem. Viņam draud 20 gadu cietumsods par narkotika kontrabandu un ieroču tirgošanu. Viņš tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem mafijas klāna locekļiem. Rinkeviča kungs. Ir pagājis pusgads. Jūs līdz šim esat šeit? Bet vispār diezgan vāji. Mafijas tas galva ir slēpies aiz kapja 5 gadus. Mūsu Rinkevičs 41 gadu. Ir no kā pamācīties, ne? Thank you, Jesus! Ģenerāldirektora amata konkursā saņemti 19 pieteikumi. Tuvāko 2 nedēļu laikā jābūt skaidram, kuru vienu vai vairākus pretendentus virzīt tālāk uz sarunu ar finanšu ministru Danu Reiznieci Ozolu. Pieteikumi saņemti no pretendentiem, kas pārstāv gan privāto sektoru, gan valsts pārvaldi, gan arī akadēmiskos amatus pārstāvošie cilvēki. Runā, ka šī cīņa būs spēcīga. Happy Hunger Games, and may the odds be ever in your favor. Vispār, es esmu apjukusi. Man šķiet, ka te kaut kas nav tīrs, jo konkurss ir izsludināts. Darba sludinājums nav ne SSLV, ne Facebook, pat Twitterī nav. Ko viņi vairāk hashtagu nemāk lietot, te ir darbs. Nabaga 19 pretendenti. Ko viņi nezina, kas notika ar iepriekšējiem ģenerāldirektoriem, vadītājiem? Man šķiet, ka šis amats drīzumā kļūs par tādu pašu amatu kā Harijā Poterā aizsardzības pret tumšajām zīntīm skolotāja amats. Cik reiz var tu teikt amats, kroči, kā skolotāja amats Harijā Poterā aizsardzības pret tumšajām zīntīm? Vispār, konkurss uz amata vietām vienmēr izklausās diezgan smieklīgi. Un šodien ģenerāldirektora amatā uzvar. Ok, tad nākamais. Kas paliek? 14, 12, 89, 43. Bingo! The time has come. Feature lip sync for your life. Thank you, Jesus!
Здравствуйте, дорогие наши зрители, которые не понимают на латышском языке, но которые очень хотят смотреть это на русском. Эта рубрика именно для вас. Здесь мы будем учить латышский язык. И я буду вам говорить букву, и на эту букву я скажу латышское слово. Внизу вы увидите перевод. И сегодня у нас буква К. Kapi. Thank you, Jesus! Un paldies visiem, ka jūs skatījāties šo raidījumu, un paldies par to, ka tu ieliksi laiku Facebookā, YouTube'ā, Twitterī un Draugiem LV. Un mūsu jautājums tev ir tāds, ka lūdzu uzdot man jebkādus jautājumus, kas tev vispār ienāk prātā, un nākamajā raidījumā es uz viņiem atbildēšu. Thank you, Jesus!